Sveiciens visiem hokeja līdzjutējiem. Šis ir One Timer podcasts, mans vārds Arvis Kuliņš, un ar mani kopā, protams, ir Artūrs Apškauns. Sveiks, Artūr! Sveiki, visi klausītāji! Sveiks, Arve! Jaunajā One Timer hokeja podcastu epizodē. Jā, pasaules čempionāts ir noslēdzies, bet vēl nekas nav galā. NHL fināls ir tikai sācies, un vēl gana daudz interesantas spēles mūs sagaida. Un ir gan daudz tēmas, par ko parunāt hokeja sakrā, tāpēc es domāju, ka ķeramies klāt un sākam ar pasaules čempionātu. Pusfinālā, protams, Šveice pārspēja Norvēģiju, un Somija pārspēja Kanādu. Par Somijas uzvaru es biju nedaudz pārsteigts. Protams, tur bija 50-50 spēle, ņemot vērā iepriekšējo gadu rezultātus, bet to, ka Somija uzvarēs, es negaidīju, ņemot vērā kanādiešu sastāvu iespaidīgo. Kādas tev sajūtas par pusfināla rezultātiem? Īsi ļoti parunāsim vēl par to. Man gan nebija pārsteigums, kad Somija uzvarēja, jo man visu čempionātu likās, ka būs kaut kāds posms čempionāta laikā, ka Kanāda tomēr kaut kur salūzīs, jo parasti katru gadu viņu pasaules čempionātā nav tā komanda, kas izcīna zeltu, un es gaidīju to brīdi, kad viņi kaut kur izkritīs. Un tas notika pusfinālā pret Somiju. Somi, manuprāt, noteikti bija spēcīgāk par kanādiešiem. Pēc bija interesants pusfināls, bet labi, ka Somija tika tālāk. Tas tā īsumā. Bet pa otru pusfinālu, kur Šveice uzvarēja Norvēģiju, 6-0. bija cerējis, ka tur 6-0, ļoti pārliecinoši uzvarēja Šveice, bet bija gaidījis, ka tur pretī būs Šveicē Latvija. Ka, manuprāt, tā vajadzēja būt, tāds būtu normālāk un godīgāk pret hokeju. Ja? Kā Norvēģi dabūja atpakaļ to visu, ko viņi izdarīja pār mums. Jā, un tagad varam ķerties, domāju, ka klāt jau bronzas spēlē, kur Norvēģi izcīnīja bronzas medaļas. Šis bija viņu gads, kā viņi aizvadīja grupu turnīru, uzvaras pret Zviedriju, pret Čehiju, paņemts punkts vēl pret Kanādu. Šis bija viņu čempionāts reāli. Viņi kopš 2012. gada nebija pat play-offos tikuši, šogad viņi dabūja bronzu, iespaidīgs gads viņiem. Un tā jaunā paudze kopumā viņiem auga ļoti labi. Mēs paskatāmies, kāds viņiem sastāvs bija, ļoti jauns. Tur vairāk spēlētāji tiešām jauni, ap 20 gadiem vai pat jaunāki. Tā kā šis bija viņu gads, un es domāju, ka priekšā ir vēl vairāk interesanti čempionāti ar Norvēģu cīņu par augstām vietām. Jo, tuvākajos gados domāju, ka viņi varēs konkurēt arī ar nedaudz lielākām izlasēm ar to pašu Slovākiju, ar mūsējiem. Jo, sastāvs viņiem paliek arvien labāks pēdējos gados, vai ne? Jā, piekrītu tev par to, ka Norvēģi šajā čempionātā izskatījās spēcīgāki un, kā teicu, ka viņi pēdējo reizi spēlēja ceturtdaļfinālā 2012. gadā. Viņiem izdevās tādu saliedētu komandu uztaisīt un dabūt ļoti labu vārtsargu, kas viņus vilka uz priekšu, un, manuprāt, tas arī viņiem palīdzēja uzvarēt Latviju. Kā, viņi bija pārsteigums šajā čempionātā. Ko es vēl biju dzirdējis par Norvēģiem, kas saistīts ar mūsu izlasi, kad Norvēģi uzvaru pār Latviju uztaisīja par tādu ļoti lielu panākumu. Viņi izlasēja, ka viņi ir uzvarējuši vienu no hokeja lielvalstīm. Tas tā kā gods arī mums ir. Norvēģi medaļas šogad ir, manuprāt, tikpat liels notikums, kā mums bija bronza. Kā mēs esam par Norvēģiju, protams, kad līmeni augstāk, es nezinu, varbūt kāds 2 līmeņus augstāk, es liktu mūsējos. 2? Diezai. Un šajā čempionātā, ja salīdzinām Norvēģu sastāvu, latviešu sastāvu, manuprāt, labāks bija latviešu sastāvs, ne? Tur varbūt minimāli, bet Norvēģiem bija ļoti spēcīgs sastāvs un mums nebija 14 spēlētāji, tā kā... Jā, viņam jau arī bija vairāk spēlētāji, kas nevarēja palīdzēt, vai ne? Jā, arī tas pats Zukarevo, tur viņš kā viens no tiem. Bet viņam 14 spēlētāji netrūka, pilnīgi noteikti. Viņi tur būtu, es domāju, elites izgudrojuši, bez variantiem. Ja viņiem nebūtu 14 čempionāta spēlētāji. Bet, runājot konkrēti par spēli, tad kanādieši izskatījās tādi diezgan nemotivēti. Vairākas tādas dīvainas kļūdas, vēl tie pirmie ielaistie vārti, kur Grīvs pieļāva tādu diezgan rupju kļūdu aiz vārtiem. Jā, tā bija rupja kļūda. Norvēģi vienkārši gribēja vairāk to bronzas medaļu, vai arī cik tas banāli varbūt neizklausītos. Viņi gribēja vairāk, viņi cīnījās par katru laukumu centimetru, kamēr kanādieši tur, tā diezgan viegli prātīgi spēlēja, es teiktu.
Manuprāt, kanādieši visu laiku ir par sevi pārāk augstās domās, un viņi jau iet pēc zelta. Un, ja viņi nav sasnieguši to savu mērķi zeltu, tad viņi par to bronzu, manuprāt, vairāk ar 100% atdevi necīnīsies. Norvēģiem atkal tas ir ļoti svarīgi, jo Norvēģija šādu turnīru, es domāju, ceturtie viņi noteikti negribēja palikt, un viņiem arī izdevās dabūt 3. vietu. Nu, 4. vieta arī viņiem būtu ļoti liels panākums, bet, nu, protams, ja jau spēlē par medaļām, nu, tad ir jāuzvar. Nu, kad vēl viņiem tāda iespēja būs, Einis sazina, vispār kaut kad tuvākajos gados būs iespējams. Bet, nu, protams, kā jūs minēju, viņiem tie jaunie spēlētāji aug un jauniešu hokejs attīstās un iet uz priekšu. Tā kā, iespējams. Paturpinot par Norvēģiem, arī tev gribu uzdot vienu jautājumu, bet no sākuma man nepatīk vispār, kā Norvēģija spēlē. Jo es teiktu, kāpēc viņi spēlē tādu, manuprāt, anti-hokeju. To tā neliekās. Ja viņi trāpa vienus vārtus, viņi atsitīsies, viņi neuzbruks, viņi vienkārši izmetīs ripā no zonas. Tas tā, manuprāt, nav skatāms hokejs. Nē, nu savā ziņā es tev piekrītu. Viņi spēlē tā ļoti sistemātiski arī pret mūsējiem. Varēja redzēt, ka mūsējiem tiešām grūti spēlēt, jo Norvēģiem spēles ir tāds, kas neļauj citiem spēlēt, neļauj pretiniekiem īsti elpot. Nu, jā. Tāpēc arī bija mūsējiem tik grūti. Un arī citām daudzām izlasēm, nu, negāja viegli pret viņiem, izņemot Šveici. Tie tur pārbrauc pāri, bet, nu, pret visām pārējām top komandām viņiem bija tiešām līdzīgas spēles, es pat teiktu. Tā kā, nē, nu jā, vai viņi spēlēja anti-hokeju? Nu, drīzāk jā, nekā nē, tīpaši redzot to spēli pret mūsējiem 3. periodā, kas tur notika. Vienkārši raidīja ripā ārā no savas zonas un vienalga, kur viņi nonāk. Viņa neuzbruka. Mēs centāmies uzbrukt, tad viņa bija rezultāts 1-0, viņi vairāk negribēja iemest vārtus. Viņiem bija uzdevums vienkārši izraidīt ripā ārā, un tas tā, manuprāt, arī negodīgi, ka, nu, vajag tomēr būt spēlēt to spēli līdz galam, nevis šitādi anti-hokeju rādīt. Nu, protams, ka viņam bija galvenais rezultāts un tikšana pusfinālā, jo tā mačam jau bija ļoti liela nozīme. Jā, nu viņi jau nav pieraduši pie šādām augsta ranga spēlēm. Nu, kad viņi ir spēlējis ar šādu atbildību, kā bija šajā čempionātā. Un, protams, viņiem arī bija tāds stress iekšā pilnīgi noteikti lielai daļai, jo viņiem nav tās pieredzes šādā līmenī tik atbildīgās spēlēs. Bet, nu labi, tagad es domāju, mēs varam ķerties klāt finālam. Somija ir 1-0 pārspējuši Šveici papildu laikā. Pastāstam, kā tas ir iespējams, ka komanda, šajā gadījumā Šveice, 3 gadus spēlē pēc kārtas finālā un negūst nevienus vārtus, nevienā no šīm spēlēm 3. Kā? Ko? Grūti atrast vārdus, kā šo pastāstīt vislabāk, jo, nu, es nezinu, tas ir kaut kāda neveiksme visai izlasē, kad spēlē 3 gadus pēc kārtas finālā un visu to čempionātu viņi izstās ļoti labi izlasa. Viņiem Šveices Nacionālās līgas papildinājumi ļoti, ļoti labi palīdz. Un finālā viņi nevar nevienu golu trāpīt. Nu, kas notiek ar Šveici? Un vispār viņiem tie metieni slikti sanāk. Un viņiem vajadzēja uzvērt, manuprāt, zeltu, jo šis ir čempionāts, kur viņiem bija ļoti labi iespēja to izdarīt savu skatītāju priekšā. Un izpildītāji ir no NHL atbrauc Romans Josī, Nīderājs. Hišīrs Meijers, vārds arī līnijā ir arī Džanoni, Berra, kas tikko no Frīburgas ir atnācis. Nu, vienkārši neiet viņiem kaut kāds lāsts ar sudrabu. Un viņi jau, manuprāt, bija ar tuvu šajā finālā to izdarīt. Nu, papildu laikā varēja jau iemest to golu, bet, nu, jā, protams, vispār kopumā. Ja es tikko izrādīju neapmierinātību par Norvēģiju, tad es arī neapmierināts ar fināla spēli, jo fināls nebija ļoti skatāms, nebija interesants. Metieni pa vārtiem tika izdarīti ļoti maz. Komandas viduzonā visu laiku kaut ko mocījās un, nu, gribējās aktīvāk hokeju. Salīdzinot tagad skatoties pirmo NHL fināla spēli, tad pasaules čempionāts fināls vispār bija, nu, ļoti lēns. Un, manuprāt, finālā vajadzētu lielāku rezultātu nekā 0-0. Tas pēdējos gados ir ļoti, ļoti grūti izdarāms, kad rezultāts ir lielāks par vienu vārdu starpību. Pēdējos gados vispār ir bijuši 0 vārdi Šveicei. Tas ārprāts, tas vienkārši neticami. Bet, nu, vai šis fināls bija neskatāms? Nu, es teiktu, ka īsti ne, bet, nu, ja mēs runājam, nē, nu, protams, bija interesantāka spēle šajā čempionātā. Pirmā daļa bija ar spēku paņēmieniem, tur momenti bija pirmajos periodos, manuprāt. Man patīk pirmais periods. Bet tad, kad spēle gāja uz beigām,
viņa nevis palika aktīvāka, bet viņa palika tāda klusāka, tāda piezemētāka. Man tā vismaz likās, varbūt to savādāk likās, nezinu. Nē, palika viņa nedaudz tāda pragmatiskāka, kas spēlētāji centās spēlēt vienkāršāk jo, protams, bija galvenais nekļūdīties. Tu kļūdies, tu ielaid vārdus, vēl viens iespējas var nebūt, jo tas ir fināls tomēr. Galvenais ir uzvarēt. Pat tas ir spēlējot pilnīgi anti-hokeju, bet, šajā gadījumā es pat teiktu, ka tas tā nebija. Protams, kā jūs minējāt, tā spēle nebija, tik interesanti, kā varbūt citi šajā čempionātā daži, bet, nebija slikti pilnīgi noteikti. Un, manuprāt, vajadzēja kaut kādos brīžos varbūt tās kļūdas mēģināt pieļaut, un tad tas būtu tā skatāmāk, varbūt kaut kur noriskēt kādā momentā, tur iedot kādu riskantu piespēju, varbūt iziet. Protams, maz iespējamība, bet, tāda meistara tur jau NHL-ā, manuprāt, nekļūdās. Tāds Romans Josī tur ir Hīšīs, Mejers. Bet tas ir fināls. Labi, jā, bet skatītāju ziņā tas, manuprāt, nav skatām. Tā jau fināls, protams, tā kā finālam jābūt, ja tā runājam kopumā. Jā, bet kopumā mani pārsteidza iemetienu statistika. Vai tu pamanīji, kāda tā bija? 32-17 par labu Somiem. 32-17. Tāds pārsvars iemetienos starp divām šādām top komandām. Kaut ko tādus tiešām negaidīju, un tāpēc arī Somija iespējams uzvarēja. Tas bija viens no faktoriem, kāpēc viņiem bija neliels tāds pārsvars. Labi, ja mēs skatāmies metienus, tad arī tur viņiem bija pārsvars, bet tas radās no iemetieniem arī. Jo tu uzvari iemetienu, tev ir ripa, tev ir kontrola pār ripu, tu vari ar to darīt, ko tu vien gribi. Bet, manuprāt, vispār finālā katru momentu, katru vairākumu, ka viņam bija bīstami momenti, viņi bija drusku soli priekšā Šveices spēlētāji, viņam tos savus momentus neizmantoja. Somiem bija tā iniciatīva, manuprāt, jau paša spēles sākuma. Jā, bet starp citu, Nino Niederreiters, viņš spēlējis visos 5 finālos iepriekšējo 15 gadu laikā, kuros Šveice ir zaudējusi. 2013. gadā, 18. gadā, 24. pagājušajā gadā un arī šogad. Tas ir, es domāju, ka diezgan smagi. Tu spēlēji 5 finālos ar savu izlasu un visos 5 zaudē. Tas ir diezgan pēdīgi, es teiktu. Nino Niederreiters, protams, top spēlētājs, bet nav izdevies kaut kā to zeltu izcīnīt. 5 sudraba medaļas 15 gados un neviens zelts, un tas vienkārši negodīgi pret Šveices faniem, es teiktu. Jā, viņiem pamainījās treneris, viņiem atlaida to treneri tā certifikāta dēļ, kas bija Covid. Varēja būt zelts, manuprāt. Jauns treneris, lielākas iespējas ar tādā ziņā, ka jauna komanda varbūt savādākiem tur noteikumiem, kas ir laukumā, kas jāspēlē. Bet, turpinās tas lāsts, bet kad viņi pārvarēs, tagad es nezinu, jo šis bija čempionāts, kur bija laba iespēja. Nākamgad Vācijā, gan jau, ka Šveice būs finālā, es tā organizēju. 4 gadus pēc kārtas finālā? Nē, varbūt, kā bija viens laiks, kad Somija dominēja čempionātos, viņi tur vairākus gadus pēc kārtas bija finālā. Ja nemaldos 19. līdz 23. gadam tas varētu būt, ja es pareizi atceros. Bet katrā ziņā bija vairāk tādu čempionātu, kur Somija regulāri tika finālā. Varbūt Šveice pārņem šo stafeti, bet kaut kad viņiem arī jāuzvar ir. Varbūt tas būs nākamais gads, kas to vai zina. Bet, nezinu. Redzēsim, kā viņiem ies turpmāk ar jaunu treneri. Ko? Kā domā, ja būtu Latvija uzvarējis Norvēģiju, Šveice tikt finālā? Es domāju, ka jā. Mēs redzējām, kā Latvijas izlase spēlē pret Somiju. Tur bija bez variantiem. Labi, nesalīdzināsim tagad divas dažādas komandas, bet, Šveice un Somija tomēr bija divas cita līmeņa komandas. Un es domāju, ka tāpat Šveice būtu tikus finālā. Vai arī cik varbūt pesimistisks tas neizklausītos, bet, jāskatās reāli uz to situāciju. Šveice šogad bija viena no stiprākajām komandām čempionātā. Šaubos, ka mums būtu izdevies kaut kas vairāk nekā Norvēģiem. Tā tas ir, jā, tu pareizi saki, bet manuprāt, kad būtu atšķirības salīdzinot ar pirmo spēli, jo, manuprāt, pirmajā spēlē, kad mēs spēlējām pret Šveici un Latviju ar Šveici, tad bija abas divas izlases drusku savādākas.
pats sākums. Un te, ja viņi spēlē pusfinālā, tad varbūt kaut kas drusku savādāk būtu. Bet mums būtu kārtīgi jāpacenšas. Bet to jau mēs tagad nezinām, kā būtu, ja būtu. Mēs zaudējām Norvēģijai, un iespēja redzēt pēc Šveices spēle vēlreiz nebija. Jā, tajā pirmajā spēlē nospēlējām ļoti labi, beigās 1-3. Neslikts rezultāts, bet vai tāds pats būtu turnīra beigās? Nezinu. Nebūtu divas vienādas spēles katrā ziņā. Varbūt tur tikpat labi būtu arī tas pats 0-6. Varbūt mēs būtu uzvarējuši, kas to vai zina. Kā būtu, ja būtu. Bet, katrā ziņā tagad par to vairs īsti nav jādomāt. Ir tā, kā ir. Ir tā, kā ir. Tā. Un mums jau arī nav slikti, manuprāt, ar sesto vietu. Mēs varam tikai pasaulē. Jā, šādu sastāvu. Kurš to gaidīja? Manuprāt, ne īsts hokeja līdzstājs to negaidīja. Mēs gan jau ka gaidījām. Cerējām. Es tev teikšu godīgi. Pirms čempionāta sākuma es nedomāju, ka mēs tiksim pat ceturtdaļfinālā vispār. Jo, es skatījos to grupu, un es neredzēju iespējamu uzvaru pret Vāciju, kur vēl pret Ameriku ar šādu sastāvu, bet, viss cieņas čaļiem, pārsteidz man viņi pozitīvā ziņā. Čempionāts vienkārši lielisks. Pirmā māja vienkārši izcili nospēlēja, teikšu tā, un arī viss pārējās izdarīja savu darbu cienījami. Bet kā tev šķiet, vai pasaules čempionāts palīdzēs pacelt Šmita drafta akcijas? Par draftu mēs jau, protams, runāsim daudz un dikti, bet tagad īsi pastāst, kādu domā. Vai viņš sev parādīja no labākās puses, un vai tas viņam palīdzēs draftā? Manuprāt, Šmits parādīja sev no labākās puses ar to lomu, kas viņam ir maiņā, ko viņš spēlē. Viņš spēlē vairākumā un izpild tos bīstamos metienus, un ir tas spēlētājs, manuprāt, no kā tiek gaidīts tas rezultāts. Viņš rāda tādu rezultātu, kā viņam vajag rādīt, bet manuprāt, pietrūka goli, lai viņš paceltu augstāk sevi draftā. Kā, manuprāt, šis čempionāts viņam vajag neko nepaukstinās un arī nepazeminās. Manuprāt, parādīja viņu no labākās puses olimpiādu, un ja izlases kontekstā mēs runājam, tad es domāju, ka olimpiāda ir tā, kas viņu varēja paaugstināt draftā, jo man patika labāk, kā viņš izstājās olimpiādē, čempionātā, viņš meta pa štangām, vairākumā, vajadzēja iekšā golu. Bija vispār viens, it kā viņam gols sākumā skatoties, bet tur Vilmans pieauga, atceries? Jā, pret Ungāriem tas bija. Jā, pietrūka, manuprāt, vārtu gūmu, bet tā jau viņš nospēlēja normāli. Bet čempionāts, man liekas, neko neietekmēs, manuprāt. Jā, viņš spēlēja vadošo lomu, viņš bija vadošais aizsargs izlasē sakarā ar to, ka mums nebija ne Rubīns, ne Zīle, ne Balinskis. Viņam bija tā loma lielāka nekā olimpiādē, un es domāju, ka viņš arī sevi parādīja cienījami. Nebija viņiem tie goli baigi daudz, nebija vispār, šķiet. Bet katrā ziņā, ja būtu kādi 2-3 goli, tās jau būtu kaut kas cits, es teiktu. Tur viņam gan viņš varētu tikt izvēlēts augstāk, bet, ja mēs skatāmies tiem aizsargiem, kas ir draftā šogad, tur ir vairāk, ar kuriem Šmits var konkurēt, un kuri tikpat labi var būt zem viņa, vai arī varbūt virs viņa. Tā kā būs interesanti. Bet, kā jau es teicu, par draftu mēs jau runāsim daudz atlikušajā jūnijā, un būs gan daudz par kur runāt drafta sakarā, gan par to, kuri mūsējie varētu tikt draftēt, neskaitot Šmitu, protams, ir vēl vairāki. Gan par draftu kopumā. Bet Ralfs Freibergs ir nosveicis karjeru Latvijas izlasē. Viņam 10 pasaules čempionāti, 166 spēles izlasē un 73 spēles tieši pasaules čempionātos. Tas arī ir 5. labākais rezultāts starp Latvijas izlases aizsargiem pasaules čempionātos. Kā tu vērtētu viņa karjeru izlasē? Visu cieņu Ralfam Freibergam es gribu pateikt, jo manuprāt, viņš katru čempionātu un olimpiādas, kur viņš spēlējis, viņš ir bijis stabils aizsargs ar pieredzi, un viņš visu laiku ir bijis arī tāds līderis, manuprāt, ģērbtuvē no aizsargiem. Kā ir pienācis laiks, ka viņam ir jābeidz karjeru, tas ir cienījami, saprotami. Viņš savu darbu ir izdarījis, manuprāt, izlasē bronzu viņš ir dabūjis. Tagad viņš bija arī pēdējā čempionātā asistents, bija pārbaudas spēlēs ar kapteinis. Jā.
ka žēl, ka viņš nebūs, bet mums jau nāk jaunā paudze iekšā, kur tas pats Alberts Šmits un vēl daudz nākotnē būs. Pienācis laiks, žēl, ka viņš vairāk nebūs, bet visu cieņu nospēlēs labi un nekur viņam kaut ko pārmest. Manuprāt, karjeras laikā mēs izlasē nevaram. Jā, Rauls vienmēr rāvās uz izlases, kad to varēja darīt, un viņam, protams, kulminācija izlases karjerā bija bronza pasaules čempionātā 2023. gadā. Bet, Latvijā jaunā paudze auga laba hokejā, un būs, kas viņu aizvietos hokeja laukumā, bet vai būs kāds Latvijas izlasē, kurš varēs Latvijas televīzijā pateikt, ka Latvijā ir viena valoda? Vai būs kāds, kurš to darīs? Protams, laukumā, kā jūs teicu, atradīsies kāds, kurš varēs nospēlēt viņu vietā. Varbūt pat labāk, kas to zina, ja? Tuvākajos gados. Bet vai būs kāds, kurš varēs darīt šo, un kurš kopumā iestāsies par Latviju? Publiski arī izskoties par dažādām tēmām saistītām ar politiku. Kurš? Es ceru, ka būs kāds. Jā, tas ir drosmīgi arī no Freiberga puses šādi izteikties, jo tur ir jābūt drosmīgi kaut ko tādu pateikt, kas ir, protams, labi, ko viņš pateica. Un vēl, ko es gribu pateikt par Freibergu, ka man liekas ļoti forši no viņa puses tas, ka viņš pa karjeras beigām paziņoja nevis kaut kādā intervijā, publiskā televīzijā, bet savā podkastā, kur viņš deva iespēju klausītājiem. Tādā vienkāršā veidā viņš to izlases beigšanu paziņoja, un tas parāda, un, manuprāt, kāds viņš cilvēks ir ārpus laukuma un laukumā, ka viņš ir jauks cilvēks kopumā, un viņš jau turpinās spēlēt klubā, tikai žēl, ka izlasē vairāk nē. Jā, sanāca arī parunāt ar viņu pirms vienas no Latvijas, bet Baltijas līgas finālsērijas spēlēm. Tiešām labs cilvēks, jāsaka, un arī ļoti labs hokejists. Bet, varam iet tālāk pie nākamās tēmas, un tas ir Edvards Strāmaks un viņa darba vieta nākamajā sezonā. Viņš ir paziņojis, ka viņam ir līgums uz nākamo sezonu ar vienu no Čehijas klubiem, un es saku, ka tas ir Kladno. Bija tur baumas, ka viņam tur ir piedāvāts tāds kārtīgs līgums. Un es domāju, ka viņš tam piekrita. Bet viņš ir izteicies, ka, ja būs piedāvājums no NHL, viņš to izvērtēs un iespējams arī brauks uz to okeāna pusi. Kā tev šķiet, kur viņš sāks nākamo sezonu? Es domāju, ka Meleņa Barons nākamo sezonu sāks Čehijas ekstralīgā. Tagad vasarā viņš patirgo savus melenes. Un es domāju, ka viņam ir vajadzīgi tagad sezonu atkal Čehijā, jo viņam ir dota iespēja būt līderim Čehijas ekstralīgā. Viņš to arī ļoti labi izmantojas iepriekš. Tad, man liekas, labāk viņam atkal uztaisīt jaudīgu sezonu Čehijā. Uzspēlēt tādā klubā kā Kladno. Un tur viņš bija rezultātīvākais arī līgā tajā sezonā, kur viņš bija. Un es domāju, ka kaut kad viņam karjeras laikā noteikti atnāks piedāvājums no NHL, jo es joprojām nesaprotu. 30 gadi. No otras puses, šis ir tāds pēdējais laiks, kad uz turieni doties. Jā, tādā ziņā arī tas vecums jau nāk, kad ir tā robeža tam vecumam, bet, manuprāt, viņam ir jāspēlē NHL, viņš to visu savu meistarību un to stilu viņš var spēlēt mierīgi ar Detroitā. Pilnīgi noteikti. Ceturtajā maiņā viņš ir, manuprāt, ļoti labs spēlētājs. Viņš tur var izskriet, izcīnīt ripas divcīņās, viņš ir ideāls spēlētājs arī ceturtajā maiņā NHL, bet paturpini, ko gribēju teikt. Pa to Detroitu, visu to rīkošanos ar viņu, es īsti nesaprotu, kāpēc viņam nedeva iespēju, jo Detroita jau cīnījās pa play-offiem, bet Edvards Strāmaks jau domāju, viņam būtu vēl lielākas iespējas. Viņš no sākuma varētu sākt 4. maiņā, tad viņš iet uz 3. Es nebrīnītos, kad viņš varētu arī 2. vai 1. teikt. Viņā iekšā ir tā meistarība. Kā, Detroit viņu, manuprāt, drusku tā kā piemānīja atkal. Jo pirms viņš devās uz Detroitu, viņš stāstīja kaut ko citu, kad viņam nevis ir dots cerības, bet tā kā jau ka viņš tiks, tas netika. Es domāju, ka ja viņš atgriezīsies NHL, tad ne Detroits, tad Vinks. Pilnīgi noteikti. Viņš ir, manuprāt, NHL spēlētājs. Tagad vēlreiz jāiziet laikam viena sezona, manuprāt, ir Eiropā.
Nē, protams, tas būs viņa lēmums, un ko viņš izlems, to viņš izlems. Mums tur nekāda teikšana nav, bet, es domāju, ka viņš tomēr spēlēs Čehijā nākamā sezonā. Ja nu viedīgi neatnāks kāds piedāvājums no kādas komandas, kurš saka, klausies, Edvard, mēs tev dosim iespēju 4. maiņā, pirmssezonā. Skatīsimies, kā tas jau parādīs. Tā ir kāda komanda, kurai nav tik daudz spēlētāju ar lielajiem līgumiem arī 3. un 4. maiņā. Jo, ja ir kāds spēlētājs tur šajās zemākajās maiņās, kuram ir tur 2 miljonu līgums, viņi vietā traumaku neliks. Būsim atklāti, būsim godīgi. Čikāgo, Pitsburga, Kalgarija. Iespējams, kāda no šīm komandām, varbūt kāda cita, bet tā ir komanda, kura ir gatava izmēģināt viņu savā 4. maiņā, jo viņam atkal piedāvās marināties AHL, tieši kam viņam. Tas ir solis ļoti tuvu NHL-am, bet tas nav tas mērķis, tas nav tas lielais sasniegums hokejas karjerā. Un AHL arī tas hokejs ir tāds, kāds ir. Tur notiek sišana, līdzīgi kā Daugaviņš stāstīja Slovākijas ekslīgā, kas sit nostiensot. Jā, tikai Slovākijā viens starpība, ka ir tur AHL sitā ātrāk. Un tad, ja spēlētāji ir ātrāk, viņi ātrāk viens otru daudz. Vēl ātrāk iet virsū uz bortu. Bet, varam ķerties klāt NHL finālām. Pirmā spēle aizvadītajā naktī. Vegas izcīnīja un rezultātu 5-4. Kas tev sakāms par šo spēli? Karolīnas Hurricanes neizmantoja pirmajā spēlē savu priekšrocību. Iesāk sēriju savās mājās. Mēģināju un cīnījos ar savu organismu, skatoties spēli tiešraidē. Daļēji. Uzvarēja vai zaudēja? Zaudēju, beigās zaudēju, jo nesanāca pielauzt to miegu un aizgāju gulēt. Bet spēle sākās ļoti, ļoti ātri, un Karolīnai ļoti labs sākums. Viņi ātri iemeta golu, un viņi pierādīja to, ka viņi 5-5 spēlē ļoti labi. Manuprāt, kopumā šajā sērijā Karolīnas Hurricanes ir labāki par Vegasu, jo hokejā, manuprāt, galvenais kāds spēlē 5-5. Tas tikai standarts. Un ja viņi var izveidot bīstamus momentus, kur spēlētājs vienatnē izlido 5-5, pierāda to, ka komanda šajā sezonā ir augstā līmenī. Es nezinu, vai tā tas ir, bet skatoties no televīzijas ekrāna, tas laukums Karolīnai izskatās krietni mazāks. Tā spēle izskatās ātrāk. Un viņiem ar vārdsargs ir ļoti labs tagad. Andersens. Sezonas laikā viņam statistika bija ļoti, ļoti slikta. Nebija labākā. Bija 87, ja es pareizi atceros, pēdējais skatījos. Tā, pārbaudīšu. Pārbaudījām. Tā tad viņam regulārajā sezonā bija 87,4, jā. Es domāju, ka Karolīna uzvarēs šo sēriju, bet tas, ka viņi pazaudēja pirmo spēli, tas viņam var drusku tā kā traucēt turpinājumā, bet viņiem ir otrā spēlē mājās. Kāds tavs domas, vai tu arī cīnījies ar sevi naktī? Jā, es centos skatīties spēli, bet es būšu atklāts vairākas reizes tiešām iemīgu. Bija tā, ka es skatījos spēli, es skatos, tas bija pirmais periods, noskatos pāris minūtes, aiztais acis. Zin kā, kas jau nenotiks. Neaizbikšu tā, vai ne? Pamostos, attais acis. Pirmā perioda beigas jau. 1-0, ja? Nebija 1-1, cik bija rezultāts? Ja nemaldos, tad bija 2-1. Karolīna iemeta otros ātrākos vārtus finālā vēsturē laikam. Es tā pareizi sapratu, komentētājs tā teica. Spēles laikam. Kopumā vārti tika gūti ļoti ātri visos 3 periodos. Pirmajā periodā jau 1. minūtē, 2. minūtē arī 1. minūtē un 3. periodā jau 2. minūtē. Brets Holdens atklāja 3. periodu ar vārdu guvumu, teiksim tā. Bet kas ir interesanti? Brets Holdens. Viņam regulārajā sezonā bija 12+10 statistika. Tagad playoffos viņam ir 11+3. Viņš ir labākais vārtu guvējs. Tas ir, man liekas, vienkārši iespaidīgi, ka spēlētājs tieši uz izsvaigšanu spēlēm var sākt mest golus. Tāpēc šāds. Jā, tieši tā. Bet, pēc regulārās sezonas nelikās, ka viņš varētu būt viens no līderiem komandā izsvaigšanas spēlēs, bet, mēs redzam. Un kas ir labi Vegasai? Tad viņiem arī otrais labākais vārdu guvējs. Dorofejs ir ar 10 vārtiem, un
kāda ir augšiem spēlētājiem. Holdenam 2,5 miljonu sezonā un Dorofejevam 1,8. Šie ir spēlētāji, kas kopā ir izmaksājuši zem 4 miljoniem, un viņi ir guvuši 21 vārtus šajās izslēgšanas spēlēs. Nav tie paši dārgākie un paši neizdarīgākie spēlētāji. Mēs mēģinām salīdzināt ar tādiem kā McKinnonu vai McDavidu. Bet, manuprāt, Vegasai ir ļoti, ļoti labi šajā finālā tas, kad regulārajā sezonā tur tā statistika, ka viņi bija sliktāki par Kolumbusu. Kurā vietā viņi bija tieši uzvarās, vai ne? Uzvarās, jā, viņiem bija par vienu uzvaru mazāk nekā Kolumbusai. Tas bija iespaidīgi, un tad pienāk sezonas beigas, un 8 spēles pirms regulārās sezonas beigām viņi maina treneri. Džons Tortorella tiek pieņemts amatā. Daudz tur šakā, ko viņi dara? 8 spēles palikušas tagad. Bet paskatāmies, kāds ir rezultāts. Viņi ir finālā šobrīd, un iespējams arī cīnīs kausu. Bet mēs paskatāmies, kas viņiem vārtos. Viņi nebaidās pieņemt drosmīgus lēmumus. Kaut gan runājot par to vārdsargu pavrakstīšanu. Tā varētu būt drausmīgi, jā, viņam tur pret viņu tik celta apsūdzība izvarošanā, labi, tiesa viņu attaisnoja, bet nav tā, ka viņš tur ir balts un pūkains, jā. Es viņu negribētu savā komandā redzēt, es esmu treneris, es viņu savā komandā negribētu redzēt. Vai arī cik viņš labi spēlētu, ir principi, kas ir pāri visiem sportiskiem rezultātiem. Protams, tas nav normāli, kas viņu tur bija noticis, viņa ārpus kaut kādām lietām, bet es domāju, ka Karolīna pacels Stanley kausu, neskatoties to, ka viņa pirmo spēli zaudēja, un man liekas, ka Andersons ir labāks. Tagad viņa pirmo zaudēja 5. Es saku, ka Vegas izcīnīs uzvaru 6 spēlēs. Jā, ir iespējams, jā. Manuprāt, ka abām komandām ir vienādi procentu iespējamība uzvarēt Stanley kausu, jo abas komandas 50-50 teikt. Bet mēs paskatāmies Karolīnu arī. Viņiem ir Taylors Halls sastāvā, es minēju, kas ir Vegasai tie 2 spēlētāji, kas ir ne par lielām naudām spēlē un kas ir ļoti rezultatīvi. Karolīnai tas ir Taylors Halls. Viņiem ir 5 plus 11 un viņam alga ir 3,1 miljonu sezonā. Bet tā arī ir playoffos. Rezultāti lielā mērā var izšķirt tie, kas spēlē tur 3. 4. maiņā par mazākām algām. Jo mēs paskatāmies uz Edmontonu. Viņiem tur ir Traizaitvs, ir McDavids, un kas tālāk ir, labi, tur pāris spēlētāji ir meistarīgi, bet kopumā no šiem 2 spēlētājiem tiek gaidīts rezultāts tikai. Kamēr šajās 2 komandās tās algas ir krietni vairāk sabalansētas, pat es teiktu. Un arī par Mārnenu runājot, kuram tā alga ir diezgan liela. Atceramies, kāds viņš bija Toronto, daudz par viņu runāja kā par tādu baltrocīti. Šajā spēlē viņš pēdējās sekundēs bloķēja vienu ļoti bīstamu metienu Karolīnai. Un, ja viņš nebūtu nobloķējis, kāds to zina, kā būs šī spēle izvērtusies? Jā, katrs moments var izmainīt visu hokejā, manuprāt. Un tīpaši svarīgos mačos, kā tieši tā, un fināls, un būs interesanti pavērot, kur komanda tad gal galā izcīnīs šo Stanley kausu. Bet, kas vēl ir paziņots, tad ir jauns zvaigžņu spēles formāts. Tātad, 5. februārī tur būs visādi meistarības konkursi, 6. februārī 3-3 turnīrs ar 5 komandām. ASV, Kanādu, Zviedriju, Somiju un vienu komandu, kur veidos, teiksim tā pārējā pasaule, neskaitot šīs te valstis 5. Un starp tām, diemžēl, jā, 3-3. Un, diemžēl, šis ir formāts, kurā zvaigžņu spēlē varēs piedalīties arī Krievi. Protams, viņi nepārstāvēs savu valsti īsti, bet viņi pārstāvēs pārējo pasauli. Diemžēl. Pārējo. Okay. Jā, diemžēl viņiem tiks ļauts pārstāvēt, piedalīties šajā zvaigžņu spēlē. Bet kas ir... Trīnieks labs viņam var sanākt. Kam tad? Krieviem. Man tā liek. Konkurēts spējīgs. Tik daudz Krievus negribu redzēt tajā komandā. Ja man būtu izvēle, es nevienu tur nelikt. Es jau minēju, ka ir dažas lietas, kas ir pārsportam, un mēs skatāmies, ko saka šie Krievu sportisti. Viņi, būsim godīgi, liela daļa no viņiem.
jā, liela daļa no viņiem atbalsta to, ko šobrīd dara Krievi, ikdienā nogalina nevainīgus Ukraiņu iedzīvotājus un turpina, diemžēl, okupēt valsti citu. Tikmēr NHL, diemžēl, atļaus viņiem piedalīties zvaigžņu spēlē. Un arī tuvākajā laikā viņi varētu piedalīties tajā pašā pasaules čempionātā. Viņiem jau ir atņemta diskvalifikācija, precīzāk sakot, anulēta. Tā ir. Par to es stāstīju jau iepriekšējā iemtienu podkāstā. Bet šeit NHL komisāra vietnieks Dalī ir izteicies, ka viņš ir runājis ar IHF, un it kā ne Somija, ne Čehija tur, un arī neviena cita valsts īsti nolielajām nesot gatavi boikotēt turnīrus, ja tajos piedalīsies Krievi. Bet viņi ir runājuši ar IHF, bet viņi nav runājuši ar šīm te valstīm. Tā ir starpība, viņi runā ar IHF, vai viņi runās ar katru federāciju atsevišķi. Un es esmu diezgan pārliecināts, ka Somi, Čehi un arī Zviedri un arī mūsēji, protams, nepiedalītos turnīrā, kur spēlētu okupanti. Jā, es ar tā domāju, un manuprāt, tas nebūtu normāli, ja spēlētu viņi, un viss tiktu ignorēts, tas tikai tā nebūtu normāli. Es to noteikti neatbalstītu, un cerams, ka neizdosies tas iecerētais plāns, ko pašlaik, manuprāt, pamazām grib ieviest atkal IHF un pārējie visi, kas grib atgriezt viņus atpakaļ vispār sportā. Jā. Jo pamazām ir tāda nojauta, kad varētu kaut kas tāds notikt. Baltkrievi spēlēs jauniešu čempionātā. Jā. Kamēr viss tur notiek, manuprāt, tam nav jānotiek. Nenotiks tur. Tad mēs varēsim varbūt runāt jau par to tā kā normālāk skatoties, bet joprojām, manuprāt, nav tas pats, kas bija kādreiz, kad bija Dinamo laika. Tas vispār atšķirās tas laiks un tagadējais laiks. Pilnīgi noteikti. Situācija. Divas dažādas pasaules. Tieši tā. Bet skumji, ka par šādām lietām vispār jārunā. Kā tas var būt iespējams? Tas ir vienkārši absurdi. Kā par kaut ko šādu var domāt? Kas tas ir? Bet mēs paskatāmies arī, ko tas pats Kučerovs teica, ka viņš nesaprot, kāpēc Krievi tur nespēlē. Paskaties, ko tava valsts dara. Tev tas šķiet normāli, ka tev šķiet, ka tas nekas vai spēlē? Padomā ar galvu. Bet, labi, Krieviem tas nav aktuāli. Domāt ar galvu. Parasti. Labi, protams, ir izņēmumi, bet tāda ir ļoti maza daļa. Mēs paskatāmies tur, tas pats Nikitas Zdorovs, jā. Pret viņu man nekādu iebildumu nav. Vai spēlē NHL? Viņš ir... vai viņš spēlē, jā? Pret viņu man nekas nav, bet, liela daļa tomēr to atbalsta. Tāpēc viņus nekur nevajag pielaist. Labi, es nedaudz tādas bēdīgas nots sanāca beigt šo epizodi, bet, labi, tiksimies jau nākamajās reizēs. Tā, čau visiem.